Jaunums! Tā, draugi, ir atnākusi paciņa no Lietuvas. Man ir atsūtījis Lietuvas ražotājs patestēt savus mānekļus. Tie gumijas, silikona mānekļi. Skatāmies, kas ir iekšā šajā sūtījumā. Oļaļā! Apskatieties uz to izmēru. Vau, es redzēju saitāšos te viņam, bet šitas ir kaut kas iespaidīgs. Apsties, cik lieli. Wow! Neptuno bait. Kas tas ir pa mānekli? Medūza LV. 190 grami, 31 centimetrs. Kā jums liekas lielajām līdakām rudenī? Man liekas, bomba būs. Šitam, ja pieliks vēl peles galvu. Klausies, šitas, man liekas, ir vērts notestēt basēnā. Kā jums šķiet? Man liekas, šitas būs iespaidīgi. Aiku tā vidējā aste ir šitādā veidā, viņa ir iestiprināta. Liekas, ka kvalitatīvi. Smuki. Kas te nākamais? Plekstas. Nav pieredze mana plekstēm. Kas te rakstīts? Alien fish. 110 grami, 23 centimetri. Aste ir jūtīga. Man aizdomas, ka šitas ir tiem, kas ar live tehnoloģijām, kas ķer, lai uz vietas viņu kustināt šitā varētu. Ko jūs sakat? Klausies, šitas kaut kas jauns, kaut kas neredzēts priekš manis un nebijis, jā. Šitas ir nedaudz mazāka versija. Kas tas ir? Arī Alien fish, 18 cm, 55 grami. Jo man liekas, ka no laivas kaisma akčerē viņu iemest arī grūti varētu būt, vai ne? Kad viņš tā kā nelidos pa vējām. Bet tas viss ir jāmēģina, jāeksperimentē. Tu uztaisīts jau smuki, apsties, cik tur viss, kas iekšā, krāsiņas. Atstarojoši visādi elementi. Pa skaisto, wow. Šis tās pēc kaut kādas konfektes, vai ne? Pēc cik šitam grami? 140 grami, gan arī 30 centimetri. Pa skaisto. Eko tāda pati izmēra, cita krāsa. Klausies, tas ir kaut kas neredzēts. Smuki, ļoti smuki. Māk taisīt ražotāji. Man patīk, teiksim, oriģinalitāte. Ja ražotāji, kas oriģināli kaut ko taisa, tad tajā ir vērtība. Smuki, vai ne? Kas nākamais tāds? Kas tas ir? Slags, man liekas, ne? Man liekas, ka šitos sauc pa slagiem. Pagaidi, kas te rakstīts ir? Līudas slag, jā. 60 grami, 28 centimetri. Man aizdomās, ka šitos arī live tehnoloģijā, ka uz vietas darbina. Viņam smuki tāstītā spēlē. Man šķiet, ka šito pats baigi nevarējuši pielietot savā tehnikā no parastās laiviņas. Apskaties, 3 krāsas. Pa skaisto. Baigi jūtīgās astītes. Man liekas, šitie ir forši. Šitie strādājoši tie, kas tajā tēmā darbojās. Un vēl viena butīte. Es nezinu, kā viņas savādāk nosaukt. Garanāka, bišķīt mazāka. 35 grami, 18 centimetri. Wow, apsies, kas tālāk mums ir. Tie paši 3 astu mānekļi. Dažādās krāsās, tikai mazākas versijas. Šitie ir, klausies, bombongas vienkārši. Uļaļā. Krāsas visām gaumēm apsties. Zini, ko es reāli šito gribu pamēģināt? Basēnā, kā viņi spēlē lēni velkot, jo tā gumija ļoti elastīgas. Man aizdomas, ka viņš ir ļoti lēnām velkot, būs ļoti efektīvs.
Jā, klausies kvalitatīvi. Un tas, ko es visvairāk domāju, ka viņš varētu būt bombonga kopā ar peles galvu saliekot. Te būs tāda astes kustība aizmugurē. Un plus vēl tie mati pelēji. Klausies, man liekas, ka mans rekords, teiksim tā, man viss ir, lai uzlabotu savu 1,5 m līdaku. Šitas ir to vērts. Nezinu, man patīk, šitie man patīk, es viņus ļoti testēt gribu, un tad redzēs, kas tur no tā sanāks. Ja viņš strādā, kā man liekas, ka viņam ir jāstrādā, tas būs kaut kas. Šās tā kā Ukrainas krāsas. Zinu, ka daudzi ķer Ukrainas krāsos dažādiem mānekļiem. Tieši tā krāsu kombinācija patīk. Apsties, violets ar brūnu, melns ar brūnu. Izliksim ārā, kas mums te sanācis. Nu, zini ko? Es teikšu, kad atsūtīts ir kaut kas tāds, kas ir unikāls priekš manīm. Es to neesmu redzējis Latvijā. Šādas lietas. Un tas ir kaut kas varētu būt interesants daudziem makšķerniekiem. Tas, kas mums reiz nāk prātā jautājums jums, vai jums būtu interesanti šitādu kādu no viņiem, vai pat kādus izspēlēt starp skatītājiem, vai jūs gribētu tādus dabūt. Ja gribat, nezinu, ierakstiet varbūt krāsu, kuru jūs gribat, es arī. Un vēl vairāk, es pat domāju, ka varētu izspēlēt tā, kā tas ir tikko izdomāts. Ierakstiet vienkārši, kāpēc jūs gribat to mānekli, kā jūs viņu pielietosiet, vienkārši kaut kādu oriģinālāko, jeb tas, kurš man uzrunās, arī izspēlēšu. Ja pareizāk neizspēlēšu, vienkārši pēc savas gaumas kādam piešķiršu un aizsūtīšu pa Velteru Omnivu attiecīgo mānekli, ko nu katrs gribēs. Pareizāk vienam cilvēkam es to izdarīšu, visiem laikam tāpat nesanāks. Varbūt 2, jo mānekļu ir daudz. Man laikam tik daudziem nebūs ko darīt. Varbūt pat 3. Mānekļi tiešām daudz skatos, ka man nebūs ko darīt. Varbūt kāds gribēs buti, jo butēm tiešām man nebūs laikam. Es nezinu, ko darīt. Patreiz es neķeru tādā veidā viņus. Un arī slagi varbūt man nav tik aktuāli. Varbūt ir kādi tie gidi, kas grib pamēģināt. Es varētu viņiem arī jums kādam aizsūtīt. Tad ierakstiet komentārā. Wow! Šitāds te man atsūtīja pievedumu, tālāk būs sekos citi video, kur mēģināsim testēt basēnā, kā kustās visi šitie taustekļi mānekļiem. Mēs pat varētu šitos butus uz vietas arī padarbināt. Viņus uz vietas, ja nemaldos, darbina. Paskatīties tīri kā tas notiek dabā. Man pašam interesants, nekad to neesmu darījis, bet tā būs pirmā reize. Vēl jāpadomā, kā viņus aprīkot ar āķiem. Gan jau, ka stingri šitiem visiem laik, vai ne? Nu, lūk, tāds jaunums. Es ceru, ka jums arī ir interesanti tāpat kā man. Rakstiet komentārā tā, kā es biju minējis, ja kādam ir interese kaut ko tādu pamēģināt un dabūt. Jā, tā tad Neptuno Bait, ja kādam ir interese, aiziet paskatieties saitā. Es mēģināšu uztaisīt vēl labāku, teiksim, tādu video jau kopā ar to peldināšanu basēnā. Un arī apskatu pa tiem mānekļiem, arī pa cenām, ja kādam būs interesanti, varbūt tad sekojiet līdzi, kaut kā tuvākajā laikā tas arī būs. Lūk tā, šodien šāds apskats, ņemiet par labu!